Izgriezt salīmē laimē, klausies. Labi, es jūtu, ka nebūs labi. Nevajadzēja mums braukt vispār. Brauksim, nebrauks! Zinājumi mātei kopā ar zirgu garšo kompleksās pusdienas. Klausies, tu zini, labs laiks partneru attiecībām no 6:15 līdz 6:25. Lēc, brauksim, nebrauksim! 18:15 līdz 19:05. Pāzies! Pasties, nav sūdīgi. Pasties! Nebūs tā. Lūks, tu ir kaut kas. Kāpēc es iešu prom? Tad saprodies toreiz, pēc disaris atnāk, iznāc tādīgi pa velosipēdu, pa blogām. Mēs gājamies dušiņā, es tā kā guļu arī blikti, rašī blikti, ja? Arī šķērē roka, stāv lielām šķērē, es jau nopījos vai citi. Ai, šīs nerikodā, arī lekā tev tie mapiņi pa gariem. Man vispār nav godu. Braucam. Bet tas vecīt bija toreiz tiešām, jā. Es atvainojos, sakiet, jūs esat vīrietis? Kā? Protams, ka vīrietis. Tev vairs nav spēka pilnīgi. Cik sen tas tās ēdis? Es domāju, es arī dogatās krustot Kārtupeļi, kārtupeļi. Ar sviestu un sieri.
Sālīt izvēlēt. Vistiņu, kūkināts vistiņu. Jūs zināt, kā gribās ēst. Tu vēl, kā es ēdīšu? Kā es ēdīšu? Kā jau tu ēst? Erik, tu negribēji? Es nevaru kaut ko dabūt ēst. Ko? Tu man esi vecīt Anniš. Tu zini, vispār beidzas savu rīšanu. Es toreiz, kad biju santehniķa asistents, izsauca mūs remontēt tur vanna vai ūdenskrāns, īsti nezinu. Nu, ieejam dzīvoklī, kāds rolīt dzīvoklis, jā, ieejam, meklējam, kur tā vannas istaba, ejam vienā istabā. Nav, otrajā arī nav, ejam virtuvēs, skatāmies tur kafīņa kubi, jā. Zini, kur ir vannas istabas durvis, tur tāda tērcīte nāk laukā, ja? Tu var redzēt, ka pēļķi, ja, ka tur kaut kas trīsis vai kaut kas ir. Neko, ieejam iekšā, tur tāda dušīga, nu, zini, tāda, nu, resta varētu pateikt, sieviete, ja? Krūtis apmēram tāds 7. vai 6. No, ja domājies, nu? No. Nu, tāda sasārtuse pēc tādas dušas, ja? Tāda duša, nu, tāda viss tā kūp. Un viņi ar tādām mazām šķērītēm, saprot? Ar mazām šķērītēm tā. Kniks, nadzīs, ja? Ar to tikai tā rīšana, to tikai pierīta. Ar to rīšanu vecīt pagaidi, ja? Es nevaru vairāk. Es nevaru. Man jāņem. Es varu nomirt arī. Tu zini, ka es varu nomirt. Ok. Bet jogurt bišķi lēnāk. Bet tad... Ok. Ok. Aizam. Stūmā. Izdarīt. Šai jau nevajadzēs lēnāk. Negrēķējies vecīt. Skatām sāc. Tu ieēd, ja? Es tev iekšā. Šai. Es tev piec. Kas te tik nav rakstīts, ka jāmaksā esot par to, ka mugurkaula rīķiem maksā. Labs, ne? Nē. Es nezinu, ne? Man pašam vairāk paliks. Es nemaz netāšu. Šai piedienas nenāk vairāk. Kas te vēl ir? Maciņš, maciņš, ko mēs darām? Es tev, ne? Maciņš. Maciņš ir mārā. Savīs. Nu, pierījies, ko? Ko? Muļķi! Tu zini, ka no galvas sāpēm visvairāk cieši sievietes, ko? Tev balss. Ko? Paceļ glāzi par šīm bižajām smēlēm. Nu? Ko? Pasak mūri? Ja? Nu? Slikti nesametās, ko? Labi, ja? Nu, marši, kā jau raucam, ja? Ko? Atpakaļ nenāk, ne? Ko? Norma.
Iedomājies, maz varbūt, ir avīzē. Vai, tu skaties tikai, lai mums krustvārdu mīgas. Iedomājies, maz gabaliņš. Ņem to, bet skaties, lai nebūtu krustvārdu mīgas, tās nav vajag. Vajag labi paēd. Vajag, ja? Ko tu dari? Ko dari? Tad kaut ko mierīgu varētu. Jā, kaut ko, ja? Tāda mierīga. Atkal tāda. Liekas, nebūs labi atkal. Ko? Liekas, ka nebūs labi. Klausies, bet te nebūs nav, saprot, nav tās krustvārdu mīgas. Sūdbošana. Kas tev būs? Pēc ēšanas? Jā, Sūda būs. ēšanas sūda. Nē, es tev saku. Es jūtu, ka atkal nebūs labi. Dzirdēji? Ko? Man liekas, ka nebūs labi atkal. Kas tev būs sūda vai nelēm? Kas tev Dzirdi? Sveicināti, cienējamie televīzijas skatītāji! Šodien mēs sākam mūsu kārtējo reportāžu no Tukuma ceļa. Kā jau jūs visi zināt, braucieni uz Tukumu pēdējā laikā īpaši populāri daudzu paudžu cilvēku vidū. Šeit uz šī ceļa mēs varam sastapties ar tādām cilvēciskām parādībām kā mīlestība, draudzība, cieņa. Palūdziet, mēs palūksim nostāju tagad. Labdien! Sveiks! Mēs te no televīzijas esam televīzijas filmēšanas grupa. No. Tukuma braucējiem, kurš tādu nokām, kuram mēs tagad uzdošu dažus teiksim, jautājumus. Gribētu uzzināt kaut ko par Tukumu ceļu, varbūt jums kādu piedzīvojumu. Atceries, Dori, bija tās gadījums, ka no Jodeļiem, no Disenes braucām. Ja. Nu, tas pikants. Nu, pastāstiet, jā. Aizēju no Disenes mājās, izstāst par velosipēdu, pa bungām, anekdoti, aizēju dušā. Kašī pēc sev atnāk plik. Viņš šķēris rokā. Es jau nobijos. Jā. Tagad? Viņš atdev matiņi pagari. Mista! Saprot, mums pēc tam piezvanīja telefons un atbrauca no tā dienesta. Pār! Paciens, tur!
Beidz dzirkt! Dzirdēji? Jā. Beidz dzirkt! Nevies, tu tur blakus! Beidz dzirkt! Tu vispār centāmies ar filmu aizrojā! Te jau ar tukumu! Okay, jau! Beidz dzirkt, ko teicu! Viņš ir ārā no zāles! Vai ir ārā no zāles? Ārā no zāles! Ārā! Ārā no zāles! Visi dzīvo tie par to meizi tik līdīgi. Labāk mazāk būtu runājis. Ko tu te ļurinies? Es ar tev tālāk nekur neiešu. Paliekam te pati, es metu nosaukt. Ja tu vari to noķert, pierādi, ka tu esi sieviete. Noķer mašīnu. Jā, reku nāk mašīnu. Apstādien viņu. Apstādien. Ko tu nevar? Labi, es pats noķeršu. Vai nost, es noķeršu mašīnu. Pastāv plus minūti. Jā? 5 minūtes palikuši līdz vilcienām aizvedīs. 5 minūtes ļoti jāsteidzās. Jāsteidzās. Tu ilgi domās? Ved. Sarunā. Pagaid, tagad aizmirst visu brīdi. Man kaut kas svarīgs jāpasaka. Aizmirst, nedomā par to. Es tagad sapratu, es tev mīlu. Es nezināju, es tev mīlu. Skaidri zinu. Skaidri zinu tagad. Mani? Ko? Man bija viena geometrijas skolotāja. Tā man tik patīk. Viņa bija šitāda. Viņa izskatījās, viņai mati bija melni mati. Geometrija meti. Viņai bija visādi uzskats līdzekļi. Tas bija joks. Nē, šitā bija tā sieviete. Šitā te. Viņai bija visādi. Figūras viņai bija konusi, lodes, kūbi, tetrēdri. Mēs viņus novietojām uz galda. Mērījām atstatums no vienas figūras uz otru. Viņai bija lineāls, viņa man sit pa pirkstiem. Mēs izšķīrāmies. Tā man bija matemātikas skolotāja. Viņai bija 18 gadi. Viņai bija blonda bata. 8. vietā. 17 gadus. Aš klēbiņš braucam. Viņi nerokavēs to vilcienu, ko? Pagaidi, tur triedi. Viss klāt esam, es zinu, ko es daru. Man liekas, jums te mašīnā kaut kas smird. Tev vajag vecīt dārgus nogriezt. Nedomās nav, iedodos tās koferis. Sveicināti! Tukuma ceļš. Šodien mūsu reportāžu vadām tieši no Tukuma ceļa. Tagad bišķiņ. Kā jau esat gaidījuši, šodien mūsu reportāža atkal no Tukuma ceļa. Tā mēs sāksim. Klausies, bet kamēr viņi nebrauc, tikmēr tu pafilmē te tos kokus un tā, ja?
Reku viens ir. Reiks tā. Ka nešnāk šūda kaut. Reiks tā, ne, normāli. Nebūs tā? Būs labi. Tu līdz redzēs, vai? Reku, nē. Kas tas tāds? Ārzemnieks. Do you speak English? Yeah. Oh, yeah. You really speak English? Yeah. Yeah, yes, wow. That's cool, yeah. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Wow! Vēdnieks! Es uz Stokholmu braucu! Es gribēju pajautāt, vai nezinu, kur Stokholms? Netraucē, es esmu medībās. Es saprotu, visi braucam uz to Stokholmu, vai ne? Uz to Stokholmu es uz ceļu gribēju, vienkārši medīt. Medinieks, jā? Tā arī te. Sūdu medinieks! 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 Sūdi! Nu, puisīt! Bonbonkas tu ēd, puisīt! Jā. Kāds tev vairāk garšo, puisīt? Ar riekstiem, bez riekstiem? Nu, bet tu lācīši, es teicu kādreiz. Tāds ar vafelēm iekšā. Vafelītis garšo? Jā. Bērnu vafelītis garšo, jā? Bet es ēdu vafelītis ar riekstiem. Nē, laikam tāds jau nav. Gotiņas konfekts. Kad ēd gotiņas konfekts, kā tev pēc tam zobiņi nesāp? Pienu zobi tev ir? Tā nav pienu zobi. Kāpēc visu laiku smaidu, puisīt? Smieklīgi. Kāpēc man zeķebiks ir tāds svītraids, Ak, tad tā nav zeķebiks. Laik nesāt zeķebiks, puisīt. Visiem puisīšiem jānesā zeķebiks. Nu, puisīt! Ai. Puisīt, kāpēc tu visu laiku nerunā ar maniem, puisīt? Puisīt, nu! Pasaki, kāpēc ar mani nerunā? Es tev nepatīk. Tu man gan patīc, puisīt.
You speak English? Oh, good, wow, cool. Yeah. Jā. Kaut kādīgi stulbi sanāca. Viss taču varēja būt savādāk. Paskat var meitins paskat redz, Uzas, jā, redz. Jā. Nāc, mums paskat šitais tev. Puķis redz, ļoti labi. Paskat, kas ir. Labi, nu Jāna, tad jau brauksim. Čau, bet, tā ir, jā. Nē, nu, ir jau, jā. Labs ir. Nu, bet, nu, jā. Nu, stulbi. Braucam. Uz kurieni? Pie veķeniem? Aparāti strādā! Sākām mūsu reportāži no Tukuma ceļa. Šodien, kā jau tas ir gaidīts, ilgi solītā intervija ar kādiem cilvēkiem, kuri dodas šodien uz Tukuma ceļu. Lūk, mūsu priekšā ir automašīna, kurā ir noputējusi un dodas uz Tukumu ceļā. Kāpēc šie cilvēki dodas uz Tukumu? Pavaicāsim kādam no šī brauciena dalībniekiem. Sveicināti! Es gribētu vaicāt, kāds ir jūsu brauciena mērķis, jo mūsu televīzijas skatītāji, nekāpiet lūdzu virsū kabeliem, mūsu televīzijas skatītāji ļoti interesējās par to, kāpēc jūs braucat uz Tukumu, kas jūs pavedināja uz to. Tev nav arī? Kādā ziņā jūs? Laikam esi dīgdienis. Nē, mēs no televīzijas veselu grupu. Avanti papala, bandiera rossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti papala, bandiera rossa. Un kas ar tiem pilieniem notika? Nav pilieni. Rossa, triumfera, bandiera rossa, triumfera. Bandiera rossa, triumfera.
bandiera rossa. Kur tās meitenes palika? Nav gluži. Triumfēra, alons kamerāde. Un beigās, jā. Paklausies, kur torpēda aizlidoja? Kas te notiek? Man iešauba, ka te šauj. Nebūs labi. Tagad te visiem jāšauj. Uzspied. Jā, pedāli. Jā. Neskaties. Un viņš lido. Nebūs labi! Neuztraucies, viss būs kārtībā. Nu būs sūda. Es taču to bez atļaujas no vecās mātes biju paņēmis. Tu ātrāk šādi iet. Tā lūk šāku izgast.
señor, carra avec les soldats. Vive el torero, vive el salvaje, porque il faut choisir le camp et combat. Le cirque plein ce jour de fête, le cirque plein de tabac. Les spectateurs, perdant la tête, les spectateurs s'en plein, avec le cette page poussée jusqu'à la broche. Quand c'est la fête du croche, c'est la fête des gens de corps. Alors, regardez, alors, toréador, toréador, toréador. Et songe bien, vi songe campaton, che dei nord te regarde, e che l'amor caton, toreador, l'amor caton. Tout d'un coup, on fait silence, à qu'est-ce qui se passe-t-il? Plus de cristal, les doros se lancent en bonissant, en toril, et l'autre frappe, un cheval roule, entraînant un picador. Ah, bravo toro, il lo pure, le toro va, il viene, e ma corrent banderile, plein d'empereur pour le cirque plein de sang. On se sauve, on franchit les grilles, c'est bon maintenant. Allons, jak jamais zastał armestykam, krepek na ulic, drogi nepalic. Songe bien, mi songe campatan, cadei noir te regarde, et que l'amor t'attend, torreandon, l'amor t'attend. Bravo toro, il lo pure, le toro va, il viene, e ma corrent se banderile, plein d'empereur pour le cirque plein de sang. On se sauve, on franchit les grilles, c'est bon maintenant. Allons, jak jamais zastał armestykam, krepek na ulic, drogi nepalic. Songe bien, mi songe campatan, cadei noir te regarde, et que l'amor t'attend, torreandon, l'amor t'attend. Pašiem lielākajiem! Paldies! Orķestris normāli smuki apģērbies, viss kā nākās zolīti, vai ne? Viss kā pie cilvēkiem, kā saka. Es uzdrošināšos dot vārdu pasākumā režisoram, filmas režisoram Andrejam Ēķim. Paldies, ka jūs šodien atnācāt un visu šo vakaru es laikam gaidīju tikai vienu brīdi. Varbūt šo brīdi es gribētu varbūt paildzināt, varbūt nepaildzināt, bet tas būtu apmēram šāds.
ņirgājās pa filmu. Nē, man filma patīk, ņirdzīgi filma, es gribu pasēdēt paņirt kā normāls, kā 4. rindas skatītājs pasēdēt paņirt pa filmu vienkārši. Mamā pasēdēt, nē, filma ņirdzīgi, filma ir smieklīga, filma ir superā, filma ir... Man rīt vispār gribās padzirties. Ņirgājās. Tev izmet vienreiz no zāles ārā? Jā. Kāpēc tu šitiem vēl esi? Es nezinu. Ko te nāc? Ko te dari? Man patīk tie, kas tur filmē. Ko te dari? Skatos. Bet, darīt nav ko. 500 rubļus samaksāju. Es 500 samaksāju. Jūs variet, teiksim, kam... Aiziet. Es tāpat pa visu jālūk ir 500 Mikiņ, vārds apsveikumam pirmai Ulmans. Aplausiņas. Mēs gribētu teikt paldies grupai. Un varbūt dzēnieki ar Būzovu vārdiem. Es gribētu visai radošai grupai teikt lielu paldies. Es saprotu, ka nauda nav ieguldīta velti, vai ne? Un es gribētu jums... Es gribētu izteikt tādu novēlējumu ar dzejnieku ar Būzovu vārdiem. Varbūt tas nav tāds dzejols, jā, bet vairāk kā novēlējums, jā. Un tas novēlējums ir tāds... Viņš gan ir par kazu, bet es domāju, ka tur filmai arī viņš dara. Lai redz šo kazu pasaule plaša, lai patīk šī kaza gan Džonam, gan Sašam. Kā tur tā? Lai patīk ceļojumam uz Tukumu. Lai patīk. Tas bija apsveikums, tāds novēlējums visai grupai, un es ceru uz turpmāku sadarbību. Un lai grupai vienmēr mīksts zem kājām. Un personīgi Ērikam Lokam. Personīgi Ēriks, atvainojos, personīgi tev tiek pasniegts šis krāšnais paklājs, ko jūs visi varat iegādāties jaunajā Ulmans veikalā. Paldies, pirmai Ulmans, paldies! Jā, bet pirmai Ulmans lūdzu neiet projām. Mums ir arī ir ko teikt būtībā pirmai Ulmans. Mēs kino kompānijas ZB Pictures vārdā vēlētos arī pasniegt kādu maz dāvanu firmai Ulmans no mums sadarbībā ar Annas ielas 2 puišiem. Lūdzu, dāvanu uz skatuves, lūdzu. Lūdzu, pirmai Ulmans aplausiņus un arī Annas ielai 2 aplausiņus un arī sevi puišiem aplausiņus. Pirmai Ulmans gan jau noderēs, kā saka. Pilnīgi jauna lieta, un, 35. gada būtībā Annas ielas puiši teica, ka 35. gada, tad viņiem ir jātic, vai ne?